Kā es zinu to, ko es mācu citiem? Labs jautājums. Es arī tādu uzdotu. Manu zināšanu avots ir tieši tāds pat kā tiem cilvēkiem pasaulē, kuri dara to pašu darbu, ko es. Cilvēces attīstības laikā vienmēr ir bijuši cilvēki, kuri saņem informāciju un pamata zināšanas no Zemes un visuma informatīvā lauka, konkrēti no 6. esības dimensijas. Tātad šie cilvēki apziņas, zemapziņas un prāta līmenī, saņemot konkrēto informāciju par konkrēto tēmu, attīstot to caur savām zināšanām un pieredzi, neatlaidīgi strādājot un pielietojot to visu dzīvē, palīdz citiem cilvēkiem un cilvēcei pacelties jaunā attīstības līmenī. Protams, katram ir sava konkrētā tēma un tās kanāls, caur kuru šī informācija ir sākus darboties. Lai būtu vieglāk saprast, minēšu pāris piemērus. Cilvēkus, kurus jūs noteikti zināt, vismaz pēc vārda. Platons, Aristotelis, Leonardo da Vinci, Ņūtons, Einšteins, Galilejs un citi korifeji. Viņiem visiem bija spējas saņemt pamata informāciju no visuma. Protams, arī mūsdienās ir šādi cilvēki. Napoleons Hills, Džozefs Mērfijs, Betija Edvardsa, Viena Staiblas, Ņeļņikovs un viņa skolnieks Slavovčikovs un tā tālāk un tā tālāk. Ir daudz meistari, kuri strādā, bet par kuriem informācija nav zināma, jo viņi klusiņām dara savu darbu, palīdz citiem cilvēkiem un viņiem ar to ir gana. Arī es, strādājot ar šīm tēmām jau 30 gadus, un daudzi mani skolnieki, kuri arī ir aktivizējuši savas informatīvos kanālus un spējas, lieliski strādā un palīdz ar savām zināšanām citiem. Arī viņi saņem informāciju no tā paša avota. Piebilde. Visu šo, ko es stāstu, zinātne jau kopš 60. gadiem ir pētījusi un pierādījusi kā esošu. Tātad tā nav ne mistika, ne ezotērika, tas ir darbs ar enerģijām. Mūsdienu tehnoloģijas palīdz to visu jau daudz augstākā līmenī, kvantu līmenī, un tātad tā informācija jau ir vēl dziļāka. Tātad manas zināšanas un mācības balstās uz Zemes un visuma informatīvās bāzes un vairāk nekā 30 gadus ilgas darba pieredze šajā jomā. Tā nav nekāda mistika. Un ja arī tu gribi attīstīt šādas spējas, saņemt informāciju pa saviem informatīvajiem kanāliem, sāc mācīties. Visu var izdarīt.